viena korekcija, kur es esmu ieviesis inventārā, ir auklas diametrs. Šodien es darbojos ar 0,20 monofīlu auklu. Pirmais iemesls ir, ka šeit mēdz trāpīties arī labs izmērs asarim. Ja? Dziļums te ir metrs, varbūt kādā vietā pat mazāk. Respektīvi, jūsu auklu neatstrādās, neamortizē nekādā veidā, ja, un līdz ar to tad, asars sagrāb māju, viņam gribās tikt prom no tās vietas ar māneklīti mutē. Jūsu spēkos ātri viņu mēģināt liftēt augšā. Daudz iespēju variēt te nav. Jāskrūvē ārā, līdz ar to jāstrādā ir nedaudz resnāka aukla. Biezāka aukla, viņa lēnāk grimst, ļauj māneklim būt tādam, teiksim, pasīvākam. Darboties nedaudz lēnāk. Tas arī manā skatījumā ir diezgan svarīgi, lai asarim ir lielāka iespēja viņu saskatīt, saredzēt, un māneklis ilgāk atrodas tādā lidojumā.